Jau kuro reizi gaisā virmo jautājums par tā saucamo restitūcijas principu ieviešanu attiecībā pret bijušajiem ebreju īpašumiem. Nekustamo īpašumu sarakstā, kas ir sastādīts jau 2004. gadā, atjaunos 2006. un 2008. gadā, ir vairāki desmiti nekustamo īpašumu, kas kādreiz ir piederējuši ebreju sabiedriskajām organizācijām arī Liepājā. Tā skaitā šī ēka jaunā ielas krustojumā ar Bāriņu ielu, ar adresi Bāriņu iela 11. Šeit līdz 1940. gada 17. jūnijam, līdz padomju okupācijas sākumam, atradās Liepājas ebreju draudzes un kopienas slimnīca. Attiecībā uz vēsturisko taisnīgumu te ir jāpievieno klāt vēsturiskā patiesība. Un patiesība ir tāda, ka 90. gadu pašā sākumā, kad tika realizēts likums par namīpašumu denacionalizāciju, ikvienam, tā skaitā arī sabiedriskajai organizācijai, bija tiesības piedalīties šajā procesā, pieteikt savas pretenzijas un tās realizēt. Es pats esmu bijis vairākus pat gadu desmitu denacionalizācijas komisijas loceklis un esmu piedzīvojis šos gadījumus, ka pierādot nekustamā īpašuma piederību vai tiešo vai mantinieku piederību, šīs tiesības tika realizētas. Vēl vairāk es atzīstu, ka likuma ietvaros dažas sabiedriskās organizācijas Liepājā nevarēja vai objektīvi vai subjektīvi iemeslu dēļ šīs tiesības realizēt. Ja runājam par vēsturisko taisnīgumu, tad, manuprāt, tas nav realizēts attiecībā pret Liepājas amatnieku biedrību, kurai līdz 1940. gada 17. jūnijam piederēja Kungu iela 7 un Zivju iela 2. Ja runā par vēsturisko taisnīgumu, tad nav atrisināts pēc būtības jautājums par Liepājas latviešu biedrību Rožu ielā, jo tiesību un saistību pārmantotāja šī latviešu biedrība nav. Bez tam vēsturiskais taisnīgums nav atrisināts arī poļu katoļu biedrībai, kurai līdz 40. gada 17. jūnijam piederēja diezgan plašs zemes gabals ar skaisti iekoptu dārzu un 2 stāvu ēku Rīgas un Baseina ielas stūrī. Kas attiecas uz Liepājas ebreju biedrībām, tās līdz Ulmaņa apvērsumam, līdz 34. gadam bija reģistrētas Liepājas apgabalu tiesā 19 pēc skaita, bet līdz 40. gadam daudzas bija vai nu slēgtas, vai pārtraukuši savu darbību, jo arī tajā laikā biedrībām bija augstāki nodokļi par privātu personu nekustamo īpašumu, un diezgan daudz biedrības likvidējās, un to vietā nāca fiziskas personas, kurām nevajadzēja maksāt tik augstus nodokļus, bet biedrību darbība, tā skaitā ebreju biedrību darbība, šajās ēkās notika. Ja runājam par šo kompensācijas vai restitūcijas jautājumu, tad tas, manuprāt, nekādā gadījumā nav jāsaista ar etnisko piederību vai kādu etnosa grupas izteiktu pretenziju, tā skaitā arī visaugstākajā pasaules lielvalstu līmenī, un tas ir jārisina normālā, civilizētā veidā, pārskatot, neatverot, bet pārskatot šo likumu par īpašumu denacionalizāciju.